Sveiki! Šodien būs tādi jocīgs video. Šī ir orhideja, kur es diezgan lēti nopirku orhidejas izstādē. Jūs redzat, ka viņai nav ne saknes, viņai lēnām sēdabulbas sāk vienkārši sarukt. Jaunais dzinums nav mēģinājis dzīt ne saknes, neko citu. Un viņa man reāli uztrauc. Es viņu biju iestādījusi podiņā, bet viņai bija absolūti vienalga. Šī orhideja man tāda ir vienīgā. Tā ir Sirtočilom sugas orhideja, nezināma, bet Sirtočilom. Tas, kas viņai ir diezgan stulbi, ir tas, kad viņai aug sēdabulbas pakāpeniski. Redziet? Uz augšu. Man liekas, lai kā es smidzināju un mēģināju viņai piedāvāt mitrumu, viņai nekas nesāka šeit augt. Līdz ar to ir problēma. Tā. Es ļoti reti, bet es to daru, ja orhidejas ļoti negrib dzīvot. Un izskatās, ka viņas neko negrib darīt. Es pārgriežu augšanas daļu. Tātad tas, ko es izdarīju, ko es reti daru, es viņai pārgriezu augšanas daļu. Lai paskatītos, kas ir iekšā augšanas daļā. No kā man ir šausmīgas bailes, ir fusariāze. Tas ir vīrus, kas reāli nogalina augus un liekas, ka viņi negrib augt un tā tālāk, bet izrādās, ka patiesībā viņos ir šis vīrus. Kā viņu varētu noteikt? Ja būtu tāds lillīgi rozā riņķis apkārt gar malu, es viņu šeit neredzu. Redziet, te nav pat nokrāsa nekāda lilā, līdz ar to paldies Dievam, tad šī vīrusa nav. Tas nozīmē, ka orhideja ir vienkārši nomocījusies. Tas, ko es tagad izdarīšu, es nogriezīšu visu te, kas ir beigts, notīrīšu visus vecos augumus nost un apstrādāšu šo ar kanēlu tūlītās. Tā, es viņu esmu notīrījusi. Apakšējo sēdabulbu es vienkārši nogriezu, tur vairs nekas nebija palicis, viņa jau sāka mīksti palikt, tur tiešām viņa būtu puvus, tur nekas vairs nebija. Tas, ko es tagad darīšu ar viņu, es viņu pamērcēšu kanēlī, tieši tur, kur ir brūce, lai brūce aiztaisās ciet. Jūs redzēt, te viss aizvērsies ciet skaisti, tā brūcīte pazudīs. Bet, protams, man jādomā, ko es ar viņu darīšu, ir tāda šausmīgi vāja, kurai tā viena sēdabulba, nu galīgi gan nekāda nav, jaunākā vecā arī iet bojā. Es, tāpēc, ka viņa lien tā uz augšu, viņai patīk bulbas dzīt uz augšu, es taisījos viņu uzlikt uz bluķa, lai jau viņa lien uz augšu. Bet tas, ko es sapratu, ir tas, ka viņa ir pārāk vāja šajā brīdī, lai kaut ko tādu mēģinātu darīt. Līdz ar to es viņai piedāvāšu kaut ko citu. Es darīšu līdzīgi kā ar šo orhideju. Šī orhideja ir aizmugurējās sēdabulbas dalījums, kas ir pats vecākais, kas man bija jāgriež nost, jo arī viņš orhideja tāpat mēģināja kāpt uz augšu, viņa podā vienkārši nevarēja dabūt. Bet, ja viņu ieliek tādā ļoti gaisīgā, pašā pa virsiņu, sfagnum sūnās, un tur ļoti mitru, bet ļauj arī izžūt. Man sanāk viņu katru dienu mērcēt, tāpēc, ka viņi ir tādā groziņā, tās sūnas ļoti ātri izžūst, jo viņas ir tiešām, es viņas neesmu sastūķējis, viņas vienkārši tur sēž pa virsu. Un es vienkārši ar ķīniešu kociņiem ieliku viņu pa virsu, un jūs redzēt, viņa, kaut gan tā ir vecā sēdabulba, viņa ir sākusi jaunu dzinumu dzīt pa virsu, tāpēc, ka viņai ir piedāvāts tas diezgan ekstrēmais mitrums, un viņa jūtās stabili, tāpēc, ka viņa sēž uz kociņa, ir mitrs, bet nav tā, ka viņa tur ir iestūķēta, viņa vienkārši sēž pa virsu stabili, un mitrums tiek piedāvāts, un sāk jaunais dzinums veidoties. Tātad to pašu es taisos izdarīt ar šo orhideju, tāpēc, ka viņa ir pārāk vāja, lai es viņu mēģinātu tagad uzlikt uz bluķa un cerēt, ka kaut kas notiks. Tātad, lūk, tāds būs mans variants. Es paņēmu vienkārši glāzīti, kārtīgi slāpjas sūnas, nesaštaukāju, vienkārši noliku vienā maliņā, un es viņu
skatoties, kur ir saknītes izskatījās, te bija, tās vēl mirušas. Viņu vienkārši uzlikšu pa virsmu šīm sūnām. Viss. Un tā viņa man paliks. Ko tas veidos? Tas veidos tādu kā terārija efektu, tādu kā siltumnīcas efektu. Un dēļ mitruma un tā gaisa, kas viņai ir, viņai vajadzētu sākt dzīt jaunu dzinumu. Izdzīs arī kādu saknīti, un tad es varēšu reāli domāt, vai es viņu varu tad arī uz bluķa likt vai tā tālāk, bet man tā vajag, lai viņi sāk dzīt jaunu dzinumu, jo nav ne saknes, ne jauna sēdu bulba, nekas netiek darīts. Viņi vienkārši lēnām mirst, un man, diemžēl, ir jāpieiet, šādas metodas jāmeklē. Kā es rādīju, kad man ar vienu jau ir izdevies, bet tāpēc, ka šī ir lienošā, man viņu vajag tā jocīgi nolikt, un es viņu noteikti tā kaut kā pret kaut ko atbalstīšu šādā pozā. Un šitā viņi man sēdēs, kamēr izdomās, ka viņi kaut ko jaunu dzīs. Katru dienu atkal var izņemt, var apsmidzināt sūnas un likt atpakaļ, un vienkārši gaidīt, ka dēļ tā mitruma un dēļ tā mīkstajām sūnām viņi izdomās, labi, es tagad kaut ko dzīšu. Tad jau redzēsim, kā sanāks. Un atkal šī bija šī orhideja. Kas viņai vēl varētu būt, tāpēc, ka viņa bija vesta no Taizemes, viņai varētu būt arī tas, ka viņai vienkārši vajag pieslēgties pie tā, ka ir pilnīgi diena ar nakti sajaukusies otrdāk. Bet tad jau redzēsim. Tātad šādi mēģināšu glābt Sirto čilumu. Forša orhideja, gari ziedu kāti tādi, kas vijās, tā kā, tiešām tā kā mežeņi vai nekā efejas vijās, bet ļoti skaisti. Bet, es ļoti ceru, ka viņi kaut ko tomēr izdomās priekš manis darīt. Lūk, kaut kā tā. Ja ir kāds jautājums vai video patika, lieciet laiku, rakstiet komentārā un paldies!